Sveiki, Ina! Sveiks, Andri! Prieks redzēt šajos zaļumos, tu tā kā arī tā kā puķi šeit uzplaukusies, tāda centrālā, kā zieds galvenais šīs dienas vai šī vakara. Šī vakara. Jā, bet kā tu sevi pieteiktu, ja tev būtu jāpiesaka? Šobrīd? Jā, vispār, jā. Nu, kaut kā visu laiku man asociē ar to konditoriju vairāk, konditoriju Ina Palaščenko. Es neiebilstu, jā, jo, nu tā, man liekas, tā saldā garša man bišķiņ ir tāda vadlīnija, kas iet pa priekšu, bet vēl no seniem laikiem kādos pasākumos Latvijas gada pavāra 2015. Un tad man liekas, bet ir jau 2024. gads, varbūt tā kā pietiks kabināt klāt, ka to var kaut kur, protams, tas ir prestižs, jā, un tas ir tomēr ieraksts CV un tāda vizītkarta, bet man liekas, tas jau skan tā kā es sēžu vēl uz kaut kādiem veciem lauriem, ja? Jo pēc tam jau tāpat ir vēl bijuši dažādi šie te titulu nominācijas, bet jā, vairāk jā, tā konditorija vai... Tev vairāk ar konditoriju tagad esi saistīta vai ar, nezinu, ar kulināriju, kas tev ir sirdī, kas tev ir tuvāk arī? Nu, man jau patīk tā visa virtuves ballīte, bet kaut kā ir sanācis, kad vienmēr esmu strādājusi restorānos tā kā uz visām pozīcijām, kā sūšefs, un tad, kad es sapratu, ka esmu mazliet nogurusi tajā visā virtuves ballītē, es to 1 gadu kā konditors pastrādāju, un viss, un man bija arī tāds mārketings no restorāna puses, kad, nu, it kā tas ir tas pirmais, varbūt, ko es ņemtu, bet, nu, būtībā šobrīd man sanāk viss, kas ir vegāns, veģetārs, konditorija, kūkas, jaunākās tendences, nu, tā kā jāsako visam līdzi tas. Jo šobrīd vieta, kur es strādāju, nu, mēs esam mazliet tie, kas mazliet nosaka to modi, kas šobrīd aktuāls. Mēs meklējam visu laiku jaunas garšas, jaunus produktus. Nu, un tad, kā es saku, mana mēle, garšu palete, tātad darba instruments, jo visu, ko mēs liekam veikalo pārdošanā, viss ir jāpagaršo, jānotestē, viņš atbilst kvalitātei. Tātad, nu, paldies Dievam, 90% ir garšīgi, un tad ir tie 10%, nu, bet to procedūru tu nevari neveikt, jā, tā kā. Zini, ka mēs tagad atkal esam Hercogā un Hercoga gardenā, un šeit improvizētā bārā. Es domāju, tu zini, kuram cilvēkam es gribu nodot sveicinu. Andrim. Viņš super priecīgs, viņš vakardien jau ieraudzīja. Andri, čau! Jā, mēs uztaisim kaut kādu kokteili. Kā tu jūties? Amerikā, Anglijā vai Itālijā šodien? Es būšu Anglijā, jo man arī garšo angļu brokastis, tāpēc arī... Man arī skatis 17 gadi United. Tā, rekur, tad tev sanāca, ka koktelis būs no bezalkohols, protams, no džina. Super. Kas vēl tev no šita tev vajadzīgs? Toniks vai limonāde. Toniks, bet nezinu no kurien, bet mums arī tāds ir rozes tev dar. Ideāli, tas man garšo. Tā. Jautājums ir tās, kā vispār tev ar alkoholu un ar visam pārējiem interesantiem lietām? Nav gaitīgie ieradumi, nav smēķēšana. Es saku, smēķēšana garšas Ne kārpiņas smēķēšanai. bojā. Un alkohols, nu, es neesmu īsti kokteļu cilvēks, bet, teiksim, ja ir kaut kāds pasākuma formāts, vai, lai es vispār zinātu to klasiku, protams, es viņu pagaršoju, apmēram saprotu, kas ir tas varbūt top 3, top 5, bet, ja man ir jāizvēlās, tad es izvēlos vai nu vīnu, kas ir fermentēta vīnogu sula, tātad nekas slikts, un, nu kā, nu vispār tas tāds svēts dzēriens. Nāciet uz Innas meistarklasu un uzzināt ne tikai kā gatavot deserts. Vīns un burbuļi, jo, man liekas, vīns ir ļoti arī gastronomisks. Tad alkoholi, jā. Protams, jā. Bet vīns. Ēdiens un vīns, tas ir tāds, man liekas. Koktelis, bezalkohols šobrīd. Bezalkohols. Tad pipēšana, nē, nekāda gadījumā, jā. Nē. Kā varbūt ar skuteriem var braukt? Es saku, nekādi ekstrēmi sporta veidi vai boring. Hobiji ir forši, bet ir jāsaudzē rokas, kājas, jo mēs esam tā profesija, kas strādā 80% ar rokām, kājām. Un, ja es saku, ja mums būs jāstrādā tikai ar galvu, būs diezgan grūti, tāpēc... Nē, bet plāns B ir ierunāt audio receptes, tā kā grāmata. Tu mājās gatavo, un tad klausies, tev lēnā balsī runā. Paņemam miltus, pievieno olu. Tas mums vispār nedara. Mēs zinām, ka darbā virtuve ir ļoti aktīva darba un visu laiku uz kā.
konkursu pavāru. Tu teici, jā, 2015, 9 gadi. To būs Ripā jau septembrī. Parasti tas konkurss ir gada pavārs. Varbūt pirms un pēc sevi raksturo pirms konkursu un pēc konkursu. Un ko tev konkurss deva kā personībai? Droši vien arī aizpildēšu, jo vispār tā konkursa dzīve un interese par profesiju sākās 2006. gadā, kad es iestājos pavāru skolā. Un tad sākās tie pirmie konkursi Ķīpselā, kas bija skola 2006, 2007, 2008. Tad man skolotāja jautāja, vai es vēlētos ņemt dalību šajā konkursā. Un es, protams, tā kā Ričards Brensons, saka jā, un tad domā, kā to izdarīt. Es pateicu jā. Un tad es sapratu, kam es esmu piekritusi, bet, nu, protams, ir jābūt pašam nedaudz tai deksmei interesei, jo pirmais jau ir tas stress, adrenalīns, un, kā es saku, tā mazā lauka skoliņa aizbrauc uz Rīgu, ierauga to mērogu, jo bija tās atlases 32 skolas, 16 skolas, 8 skolas. Tu pa lauku skoliņu runāji, varbūt uzreiz precizē. Vecbebru profesionālā arodu vidusskola, šobrīd ir tā kā Rogra apvienotajā, un tad es atbraucu, un man bija vienmēr tā atbildība, tie treniņi, un, protams, tu izdomā, kā tam būtu jāgaršo, jo mācījos skolā, kur cūgaļa vista, piena zupa, nebija tur laši, ķemītes, austeres, bet tas pirmais bija, es atceros, piedalījos 3 gadus, tad bija 4. vieta, bija 7. vieta, bija 6. vieta, bija puņķi un asaras, bet arī tagad es skatos ļoti labi. Tu tā kā izaudz no tā viena konkursa un tu deji tā kā pakāpeniski uz tiem nākamajiem, un tad, kad nāca gada pavārs, tad atkal tāds varētu piedalīties, jo es katru gadu arī braucu skatīties šo te konkursu, sākot no Raimonda Zomera laikiem, un vienmēr sēdēju tajās tribīnēs vai stāvēju, sekoju līdzi šim notikumam, un tad arī bija tā atlase, es atceros, un tas pirmais, protams, ir stress, tāpēc, ka tu izej no komforta zonas, tev ir visi šie te treniņi, tev tas nenozīmē, ka tev tagad dos brīvdienas restorānā, tu vienkārši to dari pēc darba vai savā brīvdienā, un atceros, mans mentors bija Juris Dukaļskis, ļoti labs treneris, viņš arī pats bija piedalījies šajā konkursā, un es atceros, ka ļoti atbildīgi piegājām, savam palīgam ballītes aizliedzu, alkoholu aizliedzu, tātad, jo viņš bija palīgam jābūt līdz 22, man liekas, vai 25. Nu, tad bija, apmēram. Nu, lūk, jā. Un tad viņš prasa, cik reizes jūs trenējāties? Es saku, reizes 6. Viņš saka, vēl reizes 5 uz timeriem, tev tur laiks nebūs, tev būs stress, jo tam jau nāk līdzi viss, gan tas ēdiens, gan šī darba organizācija, gan tas, ka tu strādā atvērtā virtuvē, ļoti daudz iemācies. Un es atceros, es arī esmu bijis kaut sen apakaļ, kādreiz aizstās. Bet es atceros, kad tu esi izvizājis tos konkursus jaunībā, tu zini to. Un arī, man liekas, tas ir forši, ka tu esi arī citreiz tas 4., 5., 6., tev ir tāda laba motivācija, bet atceros, ka tad, kad paziņoju to pirmo vietu, man nebija tas, man pašai mazliet žēl, ka man nebija tas, wow, super, es tur tā stāvēju, domāju, beidzot. Tā kā tu esi izgājis to posmu, bet, protams, ar palīgu mēs izrunājām visus scenārijus. Ja būsim 2., apsaksim 1., būsim pēdējie, iesim vēlreiz, galvenais visu izdarīt tā, kā mēs to darījām treniņos, jo mēs tik daudz tajā gadā bija sāms, pīle, ziedputekšņu medus, un tu beigās reatonu saka, mums vairs nav pīles saldētavā. Mēs trenējāmies uz reatonu, bet bija jāizmanto Latvijas. Bet, un tas, kad patiesībā jau talants tā ir viena puse, bet otra ir smags darbs. Tā kā būs tik, cik tu pats darīsi. Un tā, kad tagad tu esi gada pavārs, kas notiks tālāk. Jo mēs dabījām arī labākā deserta balvu, kas bija patīkami. Mēs visu paņēmām. Jā, bet un pēc tā konkursa tev, kā tev algas pielikums, darba piedāvājumi, tur pagodu nedēļa, ekstra brīvs. Protams, ka nē, jau arī es nepaliku ļoti ilgi tajā apbalvošanā, tāpēc, ka nākamā diena jau atkal bija servis, bija jāiet jau uz tirgu pēc svaigām zivīm. Tev pat nav laiks tur tā domāt, wow, tagad esmu uzvarējis, jo nekas jau nemainās. Tev ir vienkārši pēc tam opcija, kā tu izmanto šo te uzvaru. Tātad tas nozīmē jāstrādā vēl vairāk, tātad jābūt ir publiskam, jābūt arī kaut kādai harizmai, jāmācās vēl vairāk. Teiksim, ja tev uzaicina vadīt semināru, tev tā tēma ir jāzina līdz kaulam, ja tu nezini, tu viņu iekal savā galvā. Sākās tāda, kā es saku, ja tad es strādāju daudz, tad es strādāju vēl vairāk. Tātad, ja es nebiju servisā, savā brīvdienā es piekritu kādam semināram vai gardēžu vakariņām, vai ja braucu kāds vieslektors uz Gemos, es vienmēr pieteicos kā palīgs, lai iemācītos šīs jaunas prasmes. Tāds sākās, tiešām tāds 24/7, tādā tiešām, kā es saku, hardcore režīmā.
Karjeriste tu esi, ja? Nu, man ģimenē ir sadalīts. Nē, visi pareizi. Man ģimenē ir sadalīts. Mēs esam 4 māsas. Mums ir viena, katrai ir savs, jā. Un tad es esmu tā, kas ir tā karjeriste, bet, kā es saku, labākā investīcija ir sevī. Un, ja tu gribi būt labs profesionāls, kā es saku, vēl 2 gadus uzstrādāšu, tad jau varēs atlasīt, ko darīt, ko nē. Labi, paiet tas laiks, jo, neko es nesaku, bet mums savā profesijā sievietēm ir mazliet grūtāk varbūt, jo, tomēr vīriešu pārsvars dominē, tāpēc mēs tikai tā, hei, es arī te esmu, es arī māku gatavot, ja? Un, lai būtu labs profesionāls, ir jāaudzē tie muskuļi, kā es saku, virtuvē, šīs visas zināšanas, un tiešām gribas būt par tādu, nezinu, ne jau enciklopēdiju, bet kad es varu nākotnē jau strādāt, teiksim, ar kādu konceptu atvēršanu, konsultēšanu, mazliet piešķirt tam vieglumu, sievišķīgumu, lai nav šīs garās stundas virtuvē. Jā, tā kā. Sievietē, jā, viņai jau citas rūpes citreiz dzīvē. Tā, es lieju iekšā, un tu man patici, cik daudz tad? Cik es parasti teiktu? Stop. Ir. Tā, nākušais jautājums man zina, kā būs. No pagājušajā gada ir tāds slavenais Michelin Latvijā. Ko tu vari pateikt? Kas ir Michelin priekš tevi? Priekš manis? Jā. Esmu priecīgā, ka viņš ir arī Latvijā, kad jau arī Lietuvā būs šogad. Jā, tad visa Baltija tiek iekļauta. Protams, tā diskusija par to, lai tevi iekļaut šajā ceļvedī, tas tomēr ir naudas jautājums, ka tāpat tas nenotiek, bet tu saproti, ka ekspertiem ir jābrauc, ir jāceļo, ir jāvērtē. Protams, tas ir tāds bizness droši vien, bet arī neslikts, jo, ja tu esi eksperts, tev ir sapņu dzīve, tu ceļo, tu ēd, restorānos vērtē. Bet es domāju, ka tas ceļvedis ir ļoti vērtīgi mums, un, man liekas, pirms Covida mēs jau bijām to līmeni pacēluši kā tāds gastronomiskais galamērķis vispār. Un pēc Covida, protams, atkal mums tā taciņa jāmin no jauna. Protams, tas saraksts un tas, ka mums ir viena zvaigzne, katram būs savs viedoklis, bet es uzskatu, ka noteikti nākamajā varbūt apskatā mums noteikti ir vēl vismaz 2 restorāni, kas varētu tikt iekļauti šajā. Bet, man liekas, godīgi, ar dažiem pārsteigumiem, bet tā tomēr ir tāda kvalitātes zīme restorānam, atbildība pašam šefpavāram, augsta latiņa. Un, protams, tie ir vēsturē kā pirmais, kurš to zvaigzni dabūja. Jā, kāds raudājis pilvenā, pirmais ir pirmais. Jums, meitenam, jūs to zināt ļoti labi. Ar zvaigznēm ir tieši tāpat. Tāpēc, jā, un, protams, tā interese, un es arī aizēju uz šo restorānu, kur šo zvaigzni saņēmusi. Un Sveiciens Maksam Cekotam. Jā, un tad tu atkal gaidi kaut ko. Mēs visi arī gribam būt tur. Es zinu, ka tu arī esi uzņēmēji bijis. Tu varbūt vari pastāstīt. Jā, tieši to, kā ir būt uzņēmējam. Tev ir 2 biznesos, tas iestartējis. Šausmīgi. Šausmīgi. Ja, tam vieglāk, tomēr stabilāk ir strādāt Gemosā vai tomēr riskēt un iet savā uzņēmumā. Jo atbildi jau beigās viss. Nē, īstenībā jau baigi nekas nemainās. Ja tu dari to savu lietu gatavošanu, jo tas atnāca kaut kā organiski. Un nekad varbūt strādājot virtuvē, protams, tev ir kaut kāds tālāks mērķis, kas tu gribi būt, vai restorāna īpašnieks, vai šefpavārs, vai ierindas pavārs, jo ne visiem piemīt varbūt šī prasme vadīt, organizēt. Ja? Viens varbūt tehniskais, kurš tikai dara, izpilda komandas, otrs ir radošais, trešais varbūt tikai uz kūciņām. Bet strādājot fermā kā konditoram, tad mēs aizbraucām uz amatciem, viņi meklēja tieši to, kas varētu sakārtot šo te virtuves restorānu sadaļu, kas bija nogurusi. Un, kā es saku, vienmēr tās pirmās sajūtas pasaka priekšā, un tad es redzēju, jā, ka šeit es varētu uzņemties šo atbildību, un tas arī bija izaicinājums, jo bija ļoti slikta reputācija tajā vietē, tajā brīdī. Virtuve bija tādā stāvoklī, ka mazgāt ventilāciju drāšu birsta vienkārši tur izšķīda, kad bija jāuztais riktīgs refresh, un lai atkal atgūtu šos te klientus, ieviestu sistēmu, apzinātu šos te vietējos piegādātājus, ražotājus, nekas jau baigi nemainās. Tu strādā vēl vairāk, tev ir jāpieņem atbildības lēmumi. Arī finanses atbildības tevīm ir. Un tu saproti, un tajā brīdī tu saproti īstenībā, cik forši, ka tu esi kā darbinieks, ja? Tu izdari savu darbu labi, tu saņem par to algu, atkal esot otrā pusē, kā būt šajā te restorānu biznesā arī daļās, tad tu saproti,
šausmīga atbildība. Tātad jābūt visu laiku klientiem. Nu, tu jau vislabāk to saproti. Ja? Nu, man 15 gadi, jā. Tev vienalga ir tā nauda jāsamaksā. Un ka tev tomēr ir tāda spriedze un tāda milzīga atbildība par visu. Tev ir jāredz viss kopums. Ne tikai virtuve produkts, cik nopērts pārdot, bet visas mazās lietiņas, ziediņi, vāzītes, krūzītes, šķīvīši. Nu, tāds, bet tā bija ļoti laba pieredze. Mēs tiešām to vietu sakārtojām. Mēs arī bijām 5. labākais restorāns Latvijā. Tad visiem uzreiz, ko viņi tur dara tajā odu mežā. Un sākās tā interese, protams, lielāka. Un, jo mums nebija liela ēdienkarte, mums bija 5 darbinieki, 32 sēdvietas. Vasaras sezonā vairāk ar terasi, bet apmēram, ko tad viņi tur gatavo? Nu, kā tad tā var būt, ja, kad, teiksim, tāds restorāns ārpus Rīgas un kad ir šajā te sarakstā, kas ir ļoti patīkami, jo ir vēl tāda white guide. Jā, bet tagad laikam jau... mēs viņā vairs neesam, man šķiet. Jā, bet Cērs pusē jau vispār tagad. Jā, bet un kā tur viss tev tur izbeidzās? Beidzās tā, kad nāca piedāvājums pārņemt uz īri restorāns mūsu, kur bija Kaspars Jansons, šefpavārs, ļoti skaista vieta, ļoti skaista ēka, no 5 darbiniekiem uz 20 darbiniekiem. Pieņēmām šo lēmumu atgriezties atpakaļ, jo laukos sākumā ir forši, ka tev ir tāds izaicinājums sakārtot, pierādīt, izdarīt, ieviest kaut ko. Un, jo arī tā klientūra nāca līdzi pēc tam, kas arī kļuva par draugiem, kas, man liekas, tāds arī liels iegūms. Un tad, protams, bija jāsaglabā visas tās vadlīnijas, koncepts, mēs nevarējām veikt krasas izmaiņas, bija tāda noruna. Un tad, kā es saku, tie 7 mēneši, un tad Covids, izjauca šos te plānus. Skaistos, un mēs sapratām, ka ar šādu konceptu, kas ir tāds fine dining, mēs nevaram ielikt Voltu vilcienā vai Boltu vilcienā. Turklāt arī, cik ir jāpārdod, lai uzturētu māju, kurai ir 5 stāvi. Un tad tā nepatīkamā saruna ar darbiniekiem, un tu pats saproti, ko tagad darīt, jo vienīgais, ko es protu, ir gatavot. Bet es zināju, jebkurās apstākļos es izdzīvotu, es no darba nebaidos. Vajadzēja tas arī ietu pie kases strādāt, pīkstinātu preces. Vienīgi domāju, kā viņus varat visu dienu klausīties, tā pī. Un tad, ko mēs darījām tālāk, mēs sākām strādāt vakaros no 5, bet mums sanāk virtuve pagrabstāvs, 3 stāvi restorāna telpas, 5. stāvā ir šīs te ģērbtuves. Tur liekot matemātiku, Jā, man ir tāds teiciens, ka beigās savāk bilants, tad visiem pietiek, izņemot pašam, jā? Jā, tāds ar maciņu, tev šoreiz pietrūka. Tā, 3 produktus, kuri vienmēr ir tava leduskapī. Manā leduskapī vienmēr ir olas. Tas ir tāds brokastu pusdienu vakariņu ēdiens, un ja nekā nav, tad konditors, protams, bez olas nekas nevar. Jā, tad, protams, kartupeļi, jo no tā arī tu vari pagatavot visu. Un 3. būs vai nu piens, vai nu vīns. Tātad viens no tiem noteikti būs. Piens vai nu vīns, interesanti. Ledu, tava kokteila ieslēdus, jā? Tā. Bet jautājums tev par kokteļiem, tas ir tavs hobijs, profesijas turpinājums, vai tu mājas ballītājs, tas ir tas, kurš šaiko kokteļus visiem? Tā, zini, ka... patīkami redzēt tevi šajā profilā. Kāpēc? Man bija tāds viens moments, kad mēs viena vakariņa samainījāmies kopā ar barmeni, sveicins Mihailu, un viņš taisa vieglas uzkodas, un es taisu tā momenta kokteļus. Mēs visi zinām, ka pavaram vajag būt radošam un visu laiku augstu. Jā, kādu produktu tu nekad neielaisti savā virtuvē iekšā? Papriku. Sarkanu papriku. Es nezinu, kāpēc, bet paprika man ļoti, patīk skatīties uz cilvēkiem, kas ēd papriku, graužiņu kā kraukšķīgu ābolu, zaļu, sarkanu, dzeltenu, bet man kaut kā, vēders nesaprot. Un man pēc tam slikta pašsajūta, un ja ir salātis, viņu valku ārā, pat ne garšviela, ne marinēta, nekas. Un es atceros, vienreiz mani aicina ciemos un saka, Ina, jūs taču ēdat visu, un, protams, jā. Un es taču nebūs paprika, un es aizēju, man pildīta paprika. Protams, ka es viņu apēdu, un bija ļoti slikti pēc tam, bet, ja es eju ciemos, es nekad nesaku, es negaršo vai kā, un jā, tad sapratu, varbūt tomēr jāpasaka, visu izņemot papriku. Tas jau normāli, tu pasaki, jā, kas tev nepatīk, nevis tur paēd, un tad jā,
pēc tam brīnies. Jo viņi tā centās, viņi mūs tā gaidīja ciemos. Bet tas bija vienīgais ēdiens? Paprika Nē, bija jau viņiem citēdi? bija 5 kārtas bija kopā, un viņai tāds koncepts bija arī amatciemā. Tā bija viena no mājām, sieviete, kas in love itāļu virtuvē. Viņa rīkoja šādas performances, aicināja ciemos, tad mēs runājam par kulināriju, tur baudam vīnu. Un jā, viņi mūs aicina vienreiz, un otrais, un trešo reizi, un tā aizies to 5. reizi beidzot ciemos. Tavs sapnis varbūt uz amatciem ir kādreiz pārcelties? Nu, man tā vieta ļoti patīk. Jā, nu, tur ir sava auras, tur ir vairākas reizes bijis. Jā. Man ļoti patīk, un nezinu kādā formātā, bet nākotnē redzu iespēju atgriezties virtuvē. Vienkārši, manuprāt, vēl nav situācija diezgan, jo arī tad, kad mēs nobankrutējām, teiksim, kā tas ir, tad, protams, te ir vēl tā produkcija, ko vajag realizēt. Ko mēs darījām? Mēs, protams, gatavojām maltītes uz mājām un domājām visus variantus, kā vēl būt virs ūdens. Jā. Nu, lūk, un te viena no vietām, kur mēs braucām, arī bija amatciems. Ceru, ka šo neklausās. Tā mēs saglabājām arī to draudzību. Kā cilvēks jau pērk no cilvēka, viss kārtībā. Jā, būtībā es arī varu savus mājas virtuvē pagatavot. Vienkārši klausieties, jūs varat dabūt šo. Kā tu vēlētos savu gardējušu ceļojumu, kurā valstī un kurā restorānā? Varbūt ir kaut kas bijis ārpus Latvijas, tāda spilgtākā pieredze? Jā, ir būts daudz, vairāk jau komandējumi, kas ir, manuprāt, tāds darba plus. Spānija, Itālija, Francija un jā, ne tikai. Un vienmēr, protams, ir arī procedūra iet uz kādu restorānu. Un kas man tā vairāk varbūt? Un tagad pēdējo reizi biju Berlīnē un arī meklēju tur varbūt kaut kādas jaunas garšas, bet tur bija, viņa ir ļoti industriāla pilsēta un ļoti daudz junk foods un tās viņu desiņas. Un bija tiešām grūti atrast tādu varbūt smalkāku vietiņu gardēžiem, bet, protams, piestāvēja ēst arī to ielu ēdienu. Bet, ja man tā jāpasaka, varbūt, protams, tie, kas ir likuši arī pamatus kulinārijas, Francija, nevar noliegt. Mēs bijām arī aizbraukuši pie mūsu partnera. Un mēs meklējām labāko krosānu un labāko restorānu. Un tā pieredze tāda, ka man, protams, patīk tīras garšas, nesamocītas, 3-4 sastāvdaļas viss. Nav vairs, man liekas, vispār vairs nav moderni ielikt ēdienā 12 tehnikas, kas savā starpā nekādu lomu nespēlē. Pulverīši un biezenīši un čipšīši. Tā kā, es saku, tā pati, protams, Itālija, kas arī bija pirmā darba vieta, pirmā pieredze, tāpēc arī šie deserti, kas ir tiramisu, crème brûlée, tās ir manas garšas. Un, es tāds visādājs. Saku, pieredze ir liela. Paprikas deserts nebūs tev ēdienkartēm vai paprikas sorbets? Nē, ja man prasīts pagatavot. Bet uz kuru restorānu tu pasaulē varbūt gribētu aizbraukt? Tev būtu loterejas biļetes un ir kaut kāds tāds, kur tu gribētu apciemot? Es tā domāju. Vispār man ļoti patīk Baltijas valstis. Man ļoti patīk Igaunija. Protams, man ļoti patīk Igaunijas tas kulinārais rokraksts. Mēs gan esam ļoti tuvu, bet es tagad arī došos praksē, izvēlējos Igauniju. Man saka, kāpēc nebrauc uz Dāniju vai uz citu valsti, bet man liekas, tepat kaimiņos ir labi. Bet varbūt es aizbrauktu. Visi jau gribētu droši vien esi bijis nomā. Es neesmu vēl līdz nomai bijis. Es esmu citos, Mišlinos bijis, bet bija Pierre Garnier tāds, kas kādreiz labākais bija 3. pasaulē, kas bija tur 17 gadu atpakaļ. Tā man bija kosmos, esmu bijis Alinē, Parīzē, tā kā 3 zvaigznēs. Es sev vienreiz 10 gados, kā es saku, atļaujos, vienu vecu Opeli es noēdu reizi 10 gados. Pie Massimo Botturas būtu vērts aizbraukt uz Bet tu to Igauniju minēji, jo kādreiz es arī, protams, biežāk sanāca nākt strādāt virtuvē. Man arī Igaunijā daudz labi pavāri ir pazīstami, tas pats Dimitrijs Haļikovs. Un kas ir Igaunijā plus, ko es pēc pieredzes, kad biju tajos restorānos stažēties, tur reāli tiec klāt visu kaut ko likt ārā, uz servisu, komunikāciju vispār. Bet, ja tu aizbrauc, kādreiz tur viens igauns, piemēram, El Bulli, atceries, bija kādreiz pirmais mogulorais restorāns, tu neko, viņš saka, man iedod to zaļumu kasti, un viss, es esmu bijis Francijā, Mišelinā stažēties, mums ar Kasparu Jansonu mums bija viena diena, ka mēs
no zirņiem to Miziņu ņēmām nost. Jā. Tad vai tu ņem miziņu no zirņa nost, vai tu reāli redzi, kā servis tev atļauj izlikt ārā ēdienas un tā tālāk. Bet mums tur servisam ar bišķiņ. Jo piezemētāks restorāns, man tāks, jo tu vairāk iegūsti informācijas, jo viņš ir tāds zvaigžņotāks, tev noliek stūrī, un tad tu kaut kādus zaļumus tur lasi pāri un tā tālāk. Ko tu darīti savādāk karjeras sākumā? Ko es darītu savādāk? Jā. Laikam es tā esmu domājis par to savu ceļu. Man liekas, ka sākumā varbūt bija tādi paši pārmetumi par to, ka es netiku uz ballītēm, man nebija nakts dzīve. Man tiešām bija ļoti tā intensīvs tāds no skolas skolā esot jau sāku strādāt. Jo ģimenes apstākļi, es nāku no nelabvēlīgas ģimenes, līdz ar to pašai bija ļoti daudz jāpiedzen, ļoti ātri jākļūst pieaugušai. Un es tiešām visu laiku veltīju izaugsmei, semināriem, konkursiem, darbam, tātad saprast, kā ir pelnīt pašam savu naudu. Un tad man likās ārprāts upurē draudzības, netiec uz ballīti, ja, tur nevis ej uz klubiņu, bet brauc mājās, lai nākamajā dienā būtu formā. Un īstenībā esmu ļoti priecīga, ļoti pateicīga, kad es arī tādu labu vadlīniju izgāju. Tiešām, kā es saku, 11 gadi verdzībā, bet ļoti labi, jo tiešām tagad es varu teikt, kad ir nācis klāt intelekts zināšanas, varbūt tāds rūdījums un absolūti neko nenožēloju. Esmu laimīga, ka es tiešām varbūt nenogāju, kā tev vienmēr ir tās 2-3 izvēles, ja, tur kāds tevi tur, ejam uz ballīti, daram to, kam tev to vajag, kad es neklausījos, un arī paliek tie cilvēki, kuriem ir jāpaliek, un tā kā jā, domāju, kad viss bija ļoti pareizi, organiski. Kāpiens kalnā, kurš turpinās, jā. Tā, roza lemonāde, jā, vai ne? Jā. Ir tāds moments? Jā. Tā, es atveru. Šī ir tā man ideālā garša kombinācija. Tā, es tev iedotu un ielistu, cik tev vajag. Bet vēl viens jautājums. Zini, kā es visu laiku domāju, es pats esmu pavars un gribu tev uzprasīt, vai ir tā, ka pavāriem, profesionālam pavāriem mājas virtuve ir, izskatās daudz savādāk nekā, teiksim tā, normālam cilvēkam? Zini kā, es cenšos mājas virtuvi nepadarīt varbūt ļoti profesionālu. Un man patīk gatavot, un man patīk gatavot dažādās virtuvēs, lai arī neatslāpst, jo mēs esam pieraduši pie modernām virtuvēm. Tu ej tādā parastā, tev liekas, tu esi kā bez rokām, bet mājās patīk saglabāt to mājas vidi, un lai tu arī nenobiedē savus ciemiņus, jo, ja tu ej ciemos, viņi nobīstās un vienmēr taisnojās, es jau centos, bet man nesanāca, es jau gribēju tā. Es ceru, ka tev garšos, man liekas, nomierinieties. Mēs ēdam kotletes karbonādes, mums garšo kartupeļi. Nav, ka mēs katru dienu mājās sev gatavojam 5 kārtu vakariņas. Ja? Tur viens pats uztaisi apēdi. Citreiz, jā, draugiem formāts ir, ka tu uzaicini ciemos, uztaisi šīs vakariņas vai kopā gatavošanu arī šad tad. Bet reizēm tev ir tie draugi, kas atnāk, noslauka no šķīvja. Tur nebūs tās analīze garšas, tur tekstūras un tā. Tu domā, šitā darba ieguldīja, bet atkal prieks, ka tu vari viņiem iedot kaut kādu jaunu pieredzi. Bet kādu tu Inu Poliščenko redzi pēc 10 gadiem? Pēc 10 gadiem? Jā, es esmu domājis, ko es darīšu pēc varbūt 30 gadiem. Es teicu, es būšu tāda... pēc 30, labi, lai iet pēc 30. Es būšu vīnzine. Es vispār esmu arī, izgājis vīnu skolu, nokārtojis certifikātu, par ko esmu ļoti priecīga. Un, man ļoti patīk iet uz vīnu skolu. Tu varēja pagaršot visādus garšīgus vīnus. Es viņus ārā nespļāvu, man liekas, tas būtu muļķīgi. Bet jā, kad es braukāju pa pasaules restorāniem, rakstu sleju žurnāliem, tas izklausās tik influencer lifestyle. Bet noteikti būtu nozarē, noteikti varbūt kaut kas saistīts arī ar pedagoģiju, tāpēc, ka mums tā mūsu izglītības sistēma tur ir ko rakt. Es domāju, labi patzini, kā ir skolās, kāda ir restorāna realitāte, kas ir tas, kas pietrūkst. Un, protams, tāds lielais sapnis ir akadēmija, kas varētu būt kā kulinārijas institūts vai kaut kas līdzīgs, bet es arī apzinos, kādas izmaksas tās ir.
Jo es biju Spānijā, es biju Itālijā, aizbraukusi pie mūsu sadarbības partnera. Viņiem bija tāda akadēmija, kuras redzēja to ideālo variantu, kā tam būtu jābūt. Priekšā ir auditorija, tur stāv lektors, tālāk katram ir sava darba vieta, savs šokfrīzeris, sava cepeškrāsnes, savs putotājs un viss, un lielie ekrāni, un tā tu vari mācīties. Un, protams, vairāki kabineti. Tāds, es domāju, man ir tas, kā es saku, tas mazliet skolotājs gēns iekšā. Jā, tad tu gribētu sevīm tā kā atstāt. Tad tu redzi, ka arī varētu būt Ines Poliščenko skolas vai akadēmija tevā vārdā nosaukt. Tas būtu visforšāk. Tad man ir vēl kalni jāgāž. Bet tas nekas tev 30 gadi ir laiks, tā kā tu jau gāji konkursā arī 1., 2., 3. gads, un kamēr tur aiziet tā kā es... Nav nereāli, protams. Ir vienkārši jāmācās. Man tā liekas, viss ir iespējams, ja to tikai vēlās. Vai tikai manifestēt un tā tālāk. Nē, es tam ticu vienkārši, tur ir jāsaprot, no kura gala tam ķerties klāt, jo mēs katru gadu saražojam ļoti daudz profesionāļus, 100. Bet kur viņi ir? Rindā jāstāv, kas grib strādāt. Jā, tāpēc es gribēju tev arī uzdot jautājumu. Tavuprāt, kas ir vissvarīgākais virtuvē? Virtuvē? Jā. Tas tev viltīgs jautājums. Jā. Nē, vispār, ja tu esi virtuvē, tev ir jāgrib tur būt. Tu nevari tāpēc, ka tev mamma lika iet tur mācīties, vai tāpēc, ka tev to pieprasa prakse. Ja tev nav entuziasms, ja tev nedeg acis un tev nav vispār interese, un tev vienmēr tu prasi, kāpēc tu griez burkānu. Ja viņš zina, kāpēc viņš griež, viņam ir interese. Ja viņš saka, es nezinu, man teica, skaidrs, ka tur jau ir dabiska atlas. Tāpēc mēs ņemam vienmēr praksē vismaz 5 studentus, jo mēs zinām, ka no viņiem varbūt paliks 1 vai 2. Jo ir viens, kur tu vienkārši monotoni nāc, un ja tev 9 jābūt, 5 tev jāiet prom, un ja tu griezīs gurķi un būs 5, tu viss man jāiet prom, viņš tā arī viņu atstās. Viņš nepaliks ilgāk un neatnāks ātrāk. Es esmu dzirdējis, ka ārzemēs ir restorāni, nevis kas maksā pa stundām, bet pa apjomu. Un tev jautā, cik tu vari, piemēram, rupjas ar karbonāti saklapēt, tev ir jāizdara. Tavs darba apjoms pa dienu ir 100 karbonādes, 100 kotlets, sagriez 10 kg gurķi un 5 kg burkāni. Tas ir tavs darba apjoms un viss. Un tad tu uz šo likmi deri, jo jāstrādā jau ir efektīvi. Tev nevar, jo visur ārzemēs jau lielākoties ir tā stundu likme, un viens var izdarīt 1 stundā vienu darbu un cits var 5. Kā tu sevi motivē? Kas ir tā motivācija, nezinu, no rīta un uzreiz uz visu darbu dienu? Ko tu sevi teici varbūt? Laikam tie ir tādi rituāli, ko tu pats ievies savā ikdienā, un lai neatslāptu, tā ir laika plānošana, grafiks, prioritātes un kaut kā mēģināt balansēt to aizņemtību ar laiku arī privātai dzīvei. Un mēģināt atrast, lai tu neesi 24/7, jo reizēm ir tā, tu izēj no rīta, tu atnāc naktī, un tu visu laiku atkārto. Un uznāk, protams, tie momenti, mums ir gada laiku maiņas, mums ir vēl visādas īpatnības, laikapstākļi, kas varbūt ietekmē tur, nezinu, mentāli vēl kaut kā, bet tāds, ja tu jūties sūdīgi, tu saproti, tu kaut kā vari būt drusciņu upuris, tad atkal savācies. Bet vairāk, jo droši vien tā vide un atrast to, kas pašam patīk, iet uz pasākumiem, būt ar cilvēkiem, kas tevi motivē, nevis otrādi. Tā kā turēt to savu ābolu grozu ar smukiem, kraukšķīgiem āboliem. Tā kā kad sāk bojāties, tu saproti, kad laiks šķirties. Ko tu domā par jauno paudzi un varbūt tu arī bijis darba devējs, kādi, vēl pirms 4 gadi, kādi cilvēki nāk uz šo profesiju un cik procentāli vispār ir kādam interese, vai ir tikai pirmais jautājums, cik ir alga? Nē, droši šito mēs bez cenzūras šito, lai zina uzņēmēji, tās prasības no otras puses, Tavs varbūt utopiskākā prasība no kāda cilvēka puses, kas tev ir bijusi? Parasti jau ir tā, ka tev atnāk uz virtuvi, tu redzi, ir vai nav materiāls. Varbūt tu redzi, ka viņam varbūt nav šīs zināšanas, bet tu redzi, ka viņš grib. Līdz ar to tu saproti, tu vari ar viņu strādāt un viņā investēt. Bet tad ir vēl tā, kas ir tā jaunā paudze, kas pabeidz skolu, viņam ir šis diploms.
Un nav jau mums skolās, kur tev māca būt par šefpavāru, pavāru palīgu. Ja tu pabeidz uz 5 vai pabeidz uz 10, jūs abi esat pavāri. Tas, ja tu zini, kas ir, nezinu, visu virtuves terminoloģiju, tu nezini, vienalga. Tev no viņa kaut kas ir jāuztais beigās tajā virtuvē. Bet ir tāds, kurš atnāks un viņš negribēs iet to virtuves hierarhiju no apakšas uz augšu, viņš grib cept steiku un visu, un viņš gribēs arī lielāku algu līdz ar to. Man liekas, mazliet mūs ir sabojājis šis TikToka laikmets, Instagram laikmets. Mēs visi par gribam vienu būt vizīti influenceri. 300-400 eiro, un visu. Un mēs gribam būt influenceri, un mēs negribam iespringt. Un man liekas, tādi rīktīgie rukātāji, kā es saku, melnā darba darītāji, kas tiešām nāks un teiks, es palikšu, taisīšu tev tur banketu, visu. Ir ļoti maz, un būtībā tā statistika tiešām ir skarba. Mēs šobrīd arī domājam, kā atrast to ceļu mums, kā teiksim, Gemusam, ar skolām, vismaz viņus motivēt, strādāt vai nu ar skolotājiem, vai nu ar studentiem, bet bišķiņu viņus ievilkt iekšā tajā ballītē, lai viņš no skolas iznāk, viņš vismaz ir 15% gatavs tajā restorāna dzīvē. Jo ir viena tā ilūzija, un tad ir tā skarbā realitāte, un ja tu neesi bijis tādā riktīgā virtuvē, protams, tu arī vari nobīties. Tu ieraugi tām lielām acīm to virtuvi, visu, un tad no tiem 10, tādi 2 varbūt būs labi. Ir maz, jo lielākā daļa, zini, kāpēc aiziet mācīties, jo, tev ir vidēja atzīme 4-5, tu varbūt netiksi tur kaut kādā mākslas akadēmijā, vēl kaut kur, tu tur saproti, tur ņems tev ar savu vidēju atzīmi 5, tev vēl būs stipendija, tev būs dienesta viesnīca, un tu kaut kā izdzīvo tos 4 gadus. Tavs noslēdzošais vai pēdējais ēdiens, kuru tu šīs planētas Zeme vēlētos izbaudīt? 101,5 gadu vecumā vai 98,3 gadu vecumā, nezinu. Tad gan es izvēlētos zosaknu foie. Zosaknu? Nebūtu varbūt zobu vieglāk varētu sapot. Es ņemtu to maziņo. Man ļoti garšāk viņa ir apcepta tikai miltos ar aprikošu sinepju biezeni. Jā, tev nav tā, kā viņas tur audzētais būros, un lai tās saknes lielākas, tur tajos prostos. Ir, protams, skarbi, jā, bet tas būtu muļķīgi, es atkal pateiktu kartupeļi, tas varētu būt piedevās. Mēs jau atklāti cilvēki, atklāti sarunu. Bet es ēstu tā pirmā kombinācija bija zosakna, aprikošu sinepju biezenis, upeņu glazūru mērce, grauzdāta maizīte. Un tas bija, kad es sāku strādāt Vecrīgā, tas bija pirmais ēdiens, ko es pagaršoju 3 pavāros pēc servisa. Man vienkārši atvērās kaut kādas čakras, un liekas, wow, tas ir labākais, ko esmu ēdus, un es viņu kā tagad atceros. Es esmu mēģinājis arī nokopēt, tik pa laikam arī uztais mājās, un jā, tas ir tāds. Es domāju, ka pienāca arī laiks bišķiņ pareklamētas. Un es zinu, ka tev tur visu laiku notiek meistarklases, meistari brauc no Francija, Polija, jebkur, no visa pasaulē. Bet dažreiz ir ļoti grūti ar tiem viesiem, ar mums. Jā. Kāpēc mēs nenācam un kā vieglāk atrast informāciju un atnākt uz tiem slaveniem meistarklases? Jā, tā kā, tas mans darba virziens šobrīd ir plašs un jābūt ļoti elastīgai, ļoti daudz jāmācās, kas ir liels pluss. Tā kā sanāk ir ļoti daudz zīmolu, ar kuriem mēs strādājam, un mēs arī rīkojam šos seminārus, lai izglītotu mūsu klientus un restorānus, bārus, kafejnīcas. Mēs esam tie, kas diktē trendus, es jau biju minējusi, un mēs gribam iedot maksimāli labāko informāciju. Mēs aicinām šos pārstāvjus, kas brauc tiešām no Francijas, no Itālijas, no Spānijas, un tā ir lieliski iespēja, jo šie, kas ir mūsu viesu semināri, šie ir bez maksas, kas ir vispār, man liekas. Un, protams, arī konditorijā mēs sekojam līdzi trendiem. Tad bija krufins, tad ir krombolīni, tad ir atkal krosāns, kurš tiek sapresēts, jā, tad darbs ar mīklu. Un desertu pasauli arī šīs tendences mainās. Es neteikšu savu viestu. Tas ir kā sabojāt. Jā, mazliet es piekrītu, jā, bet mūsu uzdevums ir arī skatīties šos te pasaules līmeņa šefu konditorus, uzrunāt viņus, un īstenībā tā procedūra pirms un pēc un līdz semināram tas ir tāds darbs, jo tā ir komunikācija, tā ir programmas salikšana, un redz jau tikai to skaisto plakātu, kad ir šāds seminārs, šāds viesis, tā ir receptūru tulkošana, tie ir produkti, tas ir inventāra nodrošināšana, milzīgs darbs, jā, bet šobrīd pēdējā laikā mēs dodam šo informāciju, bet tā atsaucība ir, es saprotu, sezona, visi ir aizņemti. Mēs esam slikti viesi. Mēs varbūt paliekam kaut kādā brīdī slinki, bet
Protams, plus, kad es tāpat to visu informāciju uzņēmus mācos, bet mēs domājam no savas puses, varbūt, ka šī komunikācija kādā brīdī ir, varbūt mēs esam pa maz, varbūt ir jāskatās sezonalitāte, jo parasti mēs šo semināru sezonu noslēdzam ar maiju, atsākam ar septembri, vasaru mēs veltam tam, ka mēs plānojam nākamā šīs apmācību tēmas un meklējam šos produktus, bet šobrīd, jā, man liekas, mums visiem vajag tādu bišķiņu refresh, mēs esam kā tāda puķīta podiņā, kura tā kā nīkuļo, un viņai vajag bišķiņu, nezinu, jaunu zemi iedot vai vienalga ko, jo kaut kā, man liekas, jā, mēs esam ļoti sadalījušies šobrīd, un mums ir vienkārši jādomā rīki, kā būt atkal visiem tādai vienai lielai ģimenei, kad mēs arī ejam ar šiem pasākumiem, nevis tikai, lai aizpildītu vietu, bet lai atbalstītu un lai ņemtu pretīm, jo, tu visu laiku domā un atbrauc tiešām harizmātisks cilvēks, un lai aizpildītu vietas, man ir jāsauc studenti no skolas, jo es negribu šim viesim parādīt, ka, mums no Latvijas atnāk viens šefpavārs, ja? Lūdzu, tagad mums auditorijā ir viens cilvēks. Tad pēc kā mēs izskatāmies? Pavaru klubs, visi pavari, lūdzu, nāciet. Es saprotu aizņemtība, bet vienmēr būs tā, ka tev jau nebūs visi maiņa darbā, tu vari atsūtīt vismaz vienu vai divus pārstāvis un atnākt uz 2 stundām. Es ar kaut kā menedžēju, lai es Kur var atrast to informāciju? Informāciju mēs liekam Facebookā, Gemas profilā, ļoti aktīvi Instagramā. Šīs te visas reklāmas un visi šie pasākumi tiek likt arī kā sponsorētie, lai viņš ir redzams. Plus mēs izsūtam visos čatos, plus mēs vēl izsūtam mūsu klientu bāzē ēpastiem, kas ir restorāni. Un tad mums liekas, kas vēl mums ir jādara? Radioreklāma, jānobrando Air Baltica lidmašīna, sabiedriskais transports, jā, jo mums jau arī jāskatās. Mēs domāju, piemaksāt tiem pavaram, lai viņi atnāks. Un tad mēs sapratām, ka mūsu kļūda ir tā, ka varbūt mēs dodam tik daudz šos bezmaksas, viss nogriežam, gribam mācīties, viss sākot no tik un tik eiro, un varbūt tad tu novērtēsi šo te zināšanu formātu, jo, ja atbrauc pārstāvis no Francijas, ekskluzīvas garšvielas, kuras ieved no visas pasaules, kas ir jau tāds prēmijum segments un tāds, Kāpēc ir jāpiedalās pavāru konkursā? Ja tu gribi būt apritē, tad ir jāpiedalās konkursos, jo tu tiec tajā, kā es saku, tajā elitē, ja tu nostartē labi. Un ja tu vēlies atpazīstamību, tad ir jābūt šādos pasākumos burziņos. Un viss sevi ir jāpierāda, lai tevi pamanītu, un pēc tam jau tev iegriežās tas, kā es saku, tā mūsu pavāru ballīte, tevi pamana, tevi aicina, un tev, protams, arī visam jāsaka, jā, tev ir jāpiedalās, tev ir jāgatavo, tev ir jādara vairāk vienkārši. Jā, tad septembrī, mums atkal pavāru konkurss kārtējas, gada pavārs, tad, lai jaunie censoņas jau sāk laicīgi, lai neatliek uz pēdējo brīdi, vēl laiks ir var piedalīties. Jā. Manuprāt, tas ir prestižākais konkurss Latvijā. Agrāk es atceros, tev pat bija jāaiziet atlase, kad es piedalījos, bija 16 dalībnieki, no 16 8. Es to uztveru ļoti nopietni. Un man liekas, ja tu gribi sevi pieteikt, ka tu esi profesionāls un zinošs profesionāls, šī ir vieta, kur sevi labāk parādīt, pierādīt, jo tā ir vieta, kur iziet cauri praktiski visa nozare. Darba devējs, varbūt kāds, kurš vēlās investēt restorānā, viņš arī tur var ieraudzīt to jauno talantu. Un tad ir vēl restorāna desertu konkurss šogad. Pirmais tāds, man gan nav pilna informācija, bet es zinu, ka būs šogad arī tieši, lai izceltu restorāna konditora profesiju, jeb restorāna desertu pavāra profesiju, jo, man liekas, deserts ir ar ko tu noslēdz maltīti. Ja deserts ir labs, tu viņu atceries pozitīvi, ja deserts ir negaršīgs, tu viņu atceries kā vilšanos, jo tas ir pēdējais, pa ko tu peries. Tad šogad ir atbalstītājs Kafija Lavaca, un konkursu nosaukums un trofeja ir Lavaca zelta krūze, laikam tā. Un tad ir jāgatavo 2 deserti. Viens ir vegānais deserts 6 porcijām, kur viens no produktiem būs Indijas riekstu gabaliņi. Un tad otrs būs ar šokolādi, kas arī ir 6 porcijām. Valronas šokolāde, baltā vai tumšā, kas ir viena no labākajām šokolādēm pasaulē. Uzdevumam ir 2 stundas dotas, bet var arī nākt jau ar gataviem biskvītiem vai jau kaut kādām minimālām sagatavējām biskvītiem mīklām. Kur vissīkāk informācija var atrast? Protams, Pavāra kluba mājaslapā un noteikti arī Facebook profilā. Un, jā, var pie tev uzrakstīt arī Messengerā. Jā, bet noteikti laba iespēja. Un domāju, varbūt jāpiedalās. Zelta krūzes man nav, bet zelta kaus. Es gribu, lai tu ieteici pāris vārdus, motivāciju, moto jauniešiem vai citiem pavariem kā es, lai viņi tomēr ej
rakstā un piedalīs šajā vai nu konditorejas konkursā, vai nu Power konkursā. To es teikšu pēc runas. Jā. Slavenie vārdi, kas ir skilā, viņi saka uzvar darītājs, bet īstenībā tā, ka, man liekas, viens gudrs cilvēks arī teica, ka talants ir 10%, darbs ir 90%, un tiešām, ja tu gribi būt apritē, tu gribi būt šajā vidē, tev ir jādara vairāk nekā varbūt no tevis sagaida vai prasa, un vienkārši jāiet ārpus savas komforta zonas, jo iemācies ļoti daudz. Un patiesībā visi tie konkursi man vienmēr ir bijuši tāds stress, bet es izdomāju savus rituālus, kā lai es ņemu virsroku pār stresu, nevis stresu pār mani. Es pat esmu ēdus papīra lapiņu ar apņemšanos, bet tad, kad tu to izdari, tu pats kļūsti spēcīgāks, gudrāks, rūdītāks, un tad tu atver tās durvis, ieej iekšā, atver nākamās, un tagad tu redzi mērķi, tad tev visi tie mazie punkti uz mērķi, savādāk skaties. Bet ja tev nav mērķis, tu kaut ko dari, tad tev nav pievienotā vērtība. Ja? Tad tu tāds, vāveres ritenis, bet iespringt, noķert stresu, tas ir tikai normāli. Tu vienkārši pats audzē muskuļus, beigās atskaties, šo es izdarīju, malacis, ja? Ja tas tāds nobīsties pirms tādām lielām lietām pasākumiem, tad tu pa dzīvi tā iesi. Kā pirmies, nepatikšanas tā tu, tā, bet vajag visu laiku sevi motivēt, jā, un tas ir tikai tev paši padara par tādu ļoti labu profesionālu. Un tomēr tas 3 īpašus vārdus tiem, kas vēl domā. Jā vai ne? Nav ko domāt. Vajag pateikt jā un tad domāt. Un tad, ja būs sākumā šausmīgā panika pāries līdz ar to trenēšanās posmu no idejas līdz reālam rezultātam, jo mēs darījām arī tā, ka mēs izdomājam ēdienu, mēs sākam viņu gatavot, mēs viņu gatavojam pa detaļām, līdz gramāžai, jo tu tiešām aizies to konkursu, tev ir skaidra bilde, ko tu darīsi. Un jo tu vairāk trenējies, jo drošāks tu esi. Man teica šefs, tu ja esi boksā, tu zirnīti nevarēsi noturēt, tev šitā roka drebēs. Mēs jau bijām tā pārtrenējušies, kad man vispār nedrebēja roka, un es biju tiešām gatava šim te konkursam, un galvenais bija rezultāts. Mēs nedomājām, vinnēsim, zaudēsim, bet galvenais pašam sev pierādīt, ka tu to vari, un man liekas, satikt nozari profesionāļus, tevi uzreiz kaut kā respektē, un tevi pieņem tajā bariņā. Ja? Tas ir tā kā, sekta, varbūt bišķiņi. Ir mums tur tā sava, man liekas, pavāra kluba armija, ģimene, jo mēs jau esam vecie buki, kā es saku, un tad nāk tā jaunā paudze, un mums jau viņus vajag. Kuri te būs tie nākamie, kas iesa karogu pacelt pa Latvijas kulināriju. Ja? Tā kā tie ir tie nākamie vēstneši, nav variantu. Gaidim jūs Riga Foodā. Jā, čau, tiekamies. Un, protams, ka skaties, kas notiek Gemasa. Visu laiku kaut kas notiek. Jā, visu laiku tiešām. Un rakstīt arī, viņi var atbildēt jums, viņi es vienmēr atbildu. Pietiek laika. Jā. Čau!